Labdien, labrīt. Labdien. Redziet, dzirdiet. Jā. Paldies. Tātad šodien turpinam tēmu par galīgo elementu metodi. Pagājušā reize bija teorija, tā varētu teikt īsumā, ja? Par galīgo elementu metodi sijas liecē. Un šodien piemērs un arī mājas darbs. Varētu teikt, kad tas ir nākošais mājas darbs, kurš jārisina, jāsaka, tieši tā, kā šeit piemērā ir parādīts. Atgādināšu vēl, kad uzskatīšu, ka jūs piedalāties šajā nodarbībā, tad, ja es redzu jūs kameras ieslēgtas. Tātad uzdevums, ja? Jūs saņemsiet tepat šajā reizē arī katrs savu mājas darbu. Tas ir, katram savu uzdevumu schēmu, ja? Bet tā ir sija, balstīta divos balstos, statistiski noteicama, slogot ar ārēju slodzi, spēkiem, momentiem. Un, ja pirmajā daļā, tad sākumā ir jāizrēķina jau pazīstams uzdevums. Es domāju, ka elementārs un jums kā būvniekiem pierast, tātad sija ir jānosaka sijas šķērsgriezuma laukums. Ja viņi tiek izgatavota no dubult-T profila, kas ir optimālais šķērsgriezuma laukums liecē, ko vislabāk tiek izmantots materiāls. Lielumu dot, tērauds, kam pieļaujamais spriegums ir zināms. Un otrajā daļā jūs to pašu tad variet izdarīt ar šo te jauno metodu, to galīgo elementu metodu. Un salīdzināt rezultātu. Rezultāts ir epīres, tā ir lietas momenti un šķērspēka epīres. Lietas momenti ir svarīgāk. Ja? Ja šķērspēks nav tik bīstams pie stiprības aprēķiniem, tad lietas moments ir galvenais noteicošais. Tamdēļ arī nav prasība izdarīt pilnosijas pārbaudu liecē, pietiek, ja ir izpildīts stiprības noteikums par normāliem spriegumiem. Ja? Normāliem spriegumi nedrīkst pārsniegt pieļaujamos. Pirmā daļā tātad īss atkārtojums, jo tomēr vēl tagad jūs, piemēram, statistiski nenoteicamam rāmim mājas darbam, ja? Bieži vien jūs iesniedziet, rādiet man Ortusā savu risinājumu, un tur ir redzams, ka lietas momenta epīra tiek kaut kādā veidā it kā minēta. Ja? Nav viņa jāmin. Viņi ir jāizrēķina ar šķēlumu metodu, un tāpēc arī šeit ir atkal parādīta tā pati pazīstamā šķēluma metode, kā to izdarīt. Ja? Vienkāršākos gadījumos, ja jums ir pieredze strādājot ar šādiem te uzdevumiem un risinot, tad jau vienkāršākos gadījumos tiešām var šo te lietas momentu epīru uzreiz uzrakstīt un uzzīmēt. Ja? Bet pie tā tas nāk ar kaut kādu nelielu
pieredzi un atkārtošanu. Ja? Nu, tātad balstu reakcijas rēķinām no līdzsvaru vienādojumiem. Līdzsvaru vienādojumus var izvēlēties jebkādus, bet, protams, labāk ir izmantot momenta vienādojumus balstos. Ja? Nu, balsts arī mājas darbā ir lūgums apzīmēt tāpat kā šeit piemērā, nu, lai būtu kaut kāda sistēma, lai nebūtu pilnīgi katram savi atsevišķi apzīmējumi. Ja? Tad kreiso balstu ņemam par A, labo par B un rakstot, teiksim, momentu summu balstā A var izrēķināt reakciju B, kas šeit sanāk 13,77 kN. Nu, te arī moments ir, lūdzu, nevariet jautāt, man stāsta gaitā droši vai pārtraukt mani, bet tā pārliecinoši, lai es arī jūs varu sadzirdēt, saprast jautājumu. Nebija jautājumu šeit? Nedzirdu, nu tad es turpinu to pašu. Tātad aprēķināt tik viena reakcija, no otra vienādojuma otrā balstā B otra reakcija, nu un pārbauda, tad elementāri ir spēku summa vertikālā virzienā. Ja? Šeit pielikts ir ārējais spēks 20, viens pat, nu tad šīs te reakcijas ir jābūt summā vienādām ar pielikto spēku. Ja? Nu, kaut kur te viena desmitdaļa ir uz nopaļošanu rēķinu. Ir atšķirība, jo nu, te rezultāts nav apaļš, tur bija periods, tāpēc, bet, nu, 6,22 plus 13,77 ir 19,99. Ja? Un pēc tam katrā posmā izdarām, nu, parādiet šķēlumu, un šķēlumā vienai vai otrai pusei tiek uzrakstīts tie vienādojumi, nu, kādas epīras zīmējam. Tad šķērspēku un liecas momenti. Ja? Tad šķēluma metode. Šķēluma metode ir tāda, ka ja visi ārējie spēki ir zināmi, tad un stiens atrodas līdzsvarā, šija mūsu gadījumā, tad katru posmu pāršķeļot ir iespēja apskatīt, no ar šķēlumu mēs sadalām vienu veselo divās daļās, un ir iespēja apskatīt jebkuru no šīm te divām daļām. Labāk to vienkāršāko. Nu, un šeit vienkāršākai daļai tad uzraksta šķērspēku un momentu izteiksmes, nu, ievērojot gan zīmju likumus, lai, teiksim, no kreisās, no labās puses, liekot kopā šo te epīru pa posmiem, nu, lai būtu pareizs rezultāts. Jā, tāpēc ir jāievēro zīmju likumu. Nu, tad gala rezultātā iegūstam lietas momentu epīru šādu, nu, kur var redzēt lielāko vērtību 33,34 kN uz metru. Nu, pārbaudai novērtējot, nu, ko mēs varam redzēt, skatoties uz doto uzdevumu, kā ir ar momentiem. Nu, kas tur ir zināms? Ja? Nu, zināms ir tas, ka šarnīros moments ir 0. Ja? Teiksim, šeit ir šarnīrs, kaut arī šai punktā ir pielikts spēks, vienalga tur momentam ir jābūt 0, vienalga kādi tur tie cipari būtu. Ja? Tas
Tā jau var pārbaudīt vienu punktu vismaz. Nu, šeit jābūt 0,0. Otrā šarnīrā ir pielikts moments. Tātad šeit arī epīrā ir jābūt tam skaitliskai vērtībai šim te pielikt vienādam ar momentu. Ja? Te ir 8 kN, nu te arī 8 uz leju. Uz leju, tāpēc mīnus pierakstīt. Vēl ir moments pielikts šeit 4 kN, nu tad epīrā ir jābūt lēcienam izmaiņai par 4. Ja? Nu, tas ir šeit redzams, ir 4. Ja? Tādas pārbaudas iespējas. Nu, un tā kā nav izkliedētās slodzes, tad visos posmos epīrs būs taisnes. Ja? Nav līknes. Ar šķērspēku jau te pavisam vienkārši, tad ir 3 spēki, nu, visi šie te ir RA, P un RB, visiem šiem te spēkiem ir jāparādās epīrā. Ja? Šeit ir Q plus, un tur, kur ir pielikt 20, tur ir jābūt lēcienam, ja izmaiņai par 20, un otrajā posmā, tas ir pēdējā posmā, šķērspēks vienāds ar reakciju RB. Nu, tādas pārbaudas iespējas, un pēc tam jau varam noteikt dubult-T profila numuru no lielākā momenta, ja? Lai būtu stiprība. Stiprība nosaka šis te lielākais moments, bet, protams, visā garumā jau to dubult-T profilu liek vienādi, nemainot šķērsgriezumu laukumu. Ja? Nu, tad profils iznāk 20, ja nepieciešamais pretestības moments ir vajadzīgs 166,7. Nu, tabulās skatāmies, nu, lai būtu rezerve, meklējam to, kas ir uz augšu, lielāks, jo precīzi tāds jau nu reti, kad gadās. Un tabulās tad lielāks par to 166, nākošais ir 184, un tas ir numur 20. Tātad pirmā daļa mājas darbam ir ar šo te parādīta un izsmelta un izdarīta, un faktiski tas būtu atkārtojums par šīs lieci. Ja? Otrā daļa jau tagad runājam par galīgo elementu metodu. Nu, te faktiski sākās tā jaunā tēma, ja? Galīgo elementu metodu. Nu, tātad, ar ko šī te metoda atšķirās no tās iepriekšējās, kad rēķināja Balstu reakcijas, izmantojot līdzsvaru vienādojumu. Tad galīgo elementu metoda atšķirās ar to, ka tā izmanto nevis klasiskos Ņūtona vienādojumus, mehānikas vienādojumus, bet tā saucamos principus. Un tieši tas princips, kas tiek izmantots šajā gadījumā galīgo elementu metodē, ir potenciālās enerģijas minimuma princips, kas apgalvo, ka sistēma atrodas līdzsvarā tad, kad viņai potenciālā enerģija ir minimāla. Nu, to var vispārināt arī uz dažādām tēmām. Ja? Tātad tas klasiskais piemērs bija lodīt uz nelīdzenas virsmas vai ūdens uz nelīdzenas virsmas. Arī notecēs zemākajā vietā. Ja? Pilnīgi saprotam, ka savādāk nevar būt. Nu, un tātad šim te pašam ūdenim zemākajā vietā būs tā
mazākā enerģija. Ja? Pa ceļam uz ūdens varētu darbināt turbīnas un ražot elektrību un zaudēt to enerģiju, bet līdzsvars viņam ir tad, kad enerģija ir minimāla. Nu, to pašu tad arī piemēro sijai. Ja? Kad sija atrodas līdzsvarā tad, ja viņai potenciālā enerģija ir minimāla. Nu, to varētu arī varbūt skaidrot vai mēģināt saredzēt sijai. Tātad to pašu piemēru, kas bija iepriekš, risinām arī šeit tālāk. Nu, no tāda viedokļa, kad mēģinām uzzīmēt, kāda ir tā deformētā forma, deformētais stāvoklis. Nu, galvenais jau šeit būs balsts. Ja? Tad ir sija, kas balstīta abos galos kā šarnīros. Tad šarnīros pagriezties viņi var, pārvietoties vertikāli nevar, bet pagriezties, ja te gali ļauj. Nu, slodze tāda, kāda ir attēlota. Nu, tā iespējamā deformētā forma te ir parādīta ar sarkana raustītu līniju. Ja? Nu, galvenais tas, ka balstos vertikālā virzienā pārvietojumi nav, viņi paliek punktos A un B, tā kā bija, tā arī ir tie paši punkti. Nu, pārējā daļā te var strīdēties, var minēt, kā nu viņi tur lieksies pareizāk vai nepareizāk izspriest. Nu, varētu domāt tā, ka ja jau spēks tev uz leju ir, nu, tad vajadzētu arī pārvietoties, deformējoties sijai uz leju visvairāk tajā vietā, kur ir vertikālais spēks. Nu, ar momentiem, kas tur griež, nu, varbūt grūtāk stādīties priekšā, viņi kaut kā pretojās tam spēka pārvietojumiem. Nu, principā vienalga, kā mēs te apmēram uzzīmējam pa vidu to deformēto līniju, bet galvenais, ka balstos paliek visus vietas. Ja? Nu, te ir speciāli jāsaka, garumi ir šim te posmu garumi. Ja? Sijas garums ir tā kā 3 vienādos posmos sadalīts. Ja? Nu, tas ir ar tādu domu, lai elementāri mēs varētu dalot galīgos elementos, pieņemt šos te posmus kā galīgos elementus. Ja? Galīgo elementu metode tad sāks ar to, ka mums jāsadala ir visa sija vienādos galīgos elementos. Galīgu garumu. Ja? Te uzsvars uz to galīgu garumu, jo ir jau bezgala maz lielumu matemātika pazīstam, ja? kur tiek aplūkots elementiņš, kas ir bezgala mazs. Šeit atšķirībā tas nav bezgala mazs, bet konkrēti piemērā ir 3 metri garš. Ja? Katrs elements. Nu, te lielāku skaitu ņemt būtu sarežģīti, jo ar nolūku tālākais risinājums ir, nu, kā saka, uz papīra ar roku, neizmantojot gatavos galīgo elementu programmas. Nu, doma tāda, lai saprastu, noskaidrotu, kas tad notiek, kā notiek uzdevuma risināšana ar galīgo elementu metodi. Nu, un tamdēļ tātad sija tiek sadalīta 3 vienādos elementos. 1., 2., 3. galīgais elements. Ja? Nu, un loģiski jau arī, kad tie galīgo elementu gali, kurus saucam par mezglu punktiem, arī tiek numurēti pēc kārtas no kreisās puses uz labo. 1, 2, 3, 4. Ja? 3 elementi, 4 punkti. Nu, tāda mums tā
schēma. Var jau pieņemt savādāk, bet labāk jau tā kā vienkārši. Ja? Tad jā, tā spriedumi par daudz, jā, lielas komercprogrammas, dārgas, ir starptautiskā tirgu un visu daudzu šo te pamatā ir tā galīgo elementu metode. Ja? Tātad princips apmēram viens un tas pats. Tad sākam risināt, nedaudz atkārtojot teoriju. Ja? Vēlreiz, galīgo elementu metode balstās potenciālās enerģijas minimuma principā, un tad spriežot loģiski tālāk, kad ja mums ir sadalīt galīgos elementos, teiksim, ja mēs zinām viena elementa enerģiju, tad loģiski, ka visas sijas enerģija sastāvēs no šo te atsevišķo elementu enerģiju summas. Ja? Kā citādi jau nevar būt. Un šīs te metodas pamatā tātad ir minimuma princips, un matemātiski šo te minimumu principu realizē atvasinot funkciju un atvasinājumu pielīdzinot nullei. Atvasināšana tiek izdarīta pēc mezglu punktu pārvietojumiem. Tā ir tā teorija. Un vienam elementam tad ir divi gala punkti, un katrā punktā savukārt ir divi pārvietojumi, divu veidu pārvietojumi. Tas ir lineārais pārvietojums, kā šeit, teiksim, vertikālā virzienā. Ja? Tas mezgla punkts pārvietojās pa kaut kādu lielumu. Un leņķiskais, jo šajā mezgla punktā šķēlums var deformāciju iespējā pagriezties. Ja nedeformētā stāvoklī te visi šķēlumi ir vertikāli, tad deformētā stāvoklī jau viņi būs visi izmainījušies. Ja? Un tā maiņa, tas ir leņķiskais pārvietojums. Tātad vienam elementam ir 4 šie te pārvietojumi, un atvasinot to vienu izteiksmi, pēc 4 parametriem dabūjam 4 vienādojumu sistēmu. Atvasinājumu pielīdzinot nullei. Ja? Un pēc tam šīs te vienādojumu sistēmas matricu, parādot kā matricu 4x4, ja? Iegūstam tā saucamo stinguma matricu. Vai vēl viņa literatūrā pazīstam kā tipiskais bloks. Tā stinguma matrica tiek apzīmēta ar K lielu. Kā tur sīkāk tātad bija, par to bija runa iepriekšējā reizē. Pēc visām garām sarežģītām matemātiskām darbībām galu galā šī te viena elementa stinguma matrica nemaz tik sarežģīta vairs nav. Ja? Viņu var izteikt īsāk ar apzīmēti, te ir lielumi ar koeficientiem A, B, C, un vairāk arī viņi nav kā 3. Ja? Ar A ir apzīmēts lielums 12 dalīts ar L kubā, kur L lielais ir galīgā elementa garums. B ir 6 dalīts ar L kvadrātā, C ir 2 dalīts ar L. Un šī te
matrica ir simetriska pret galveno diagonāli. Galvenā diagonāla ir šī te galvenā diagonāla, un, sakot, locekļi pret šo te diagonāli ir simetriski. Ja te ir mīnus A, B, B, C, C pretī. Nu, no šādām te stinguma matricām, nu, un galvenais labums jau tā labā ziņa ir, ka šīs te matricas ir vienādas visiem elementiem. Vai tur 100 vai 1000 tie elementi būs, katram elementam tā matrica nemainās vairs. Mēs vienreiz esam ieguvuši to matricu un tālāk jau viņi izmanto gatavu un stādot vienādojumu sistēmu. Ja? Tad tas princips, ka visu elementu enerģijas sasummējot kopā dabojam sies kopīgo enerģiju, nu tāpat arī saliekot, sasummējot, nu tā pēdiņās varētu teikt, visas vienādojumu sistēmas stinguma matricas visiem galīgiem elementiem, dabojam vienādojumu sistēmu visam uzdevumam, visai sijai. Ja? Nu, te vēl ir parādīts, brīvo locekļu stabiņš. Nu, šajā matricā, protams, brīvie locekļi nav. Ja? Te brīvie locekļi visi tiek pārnesti kā uz labo pusi. Nu, normāla algebriska vienādojuma sistēma tiek rakstīta kā vienādojums, tur x, y, kā matemātikā. Un labajā pusē vienāds ar kaut kādu skaitli. Tas ir vai nu nulle, vai atšķirīgs no nulles skaitlis, kas sastāv tā saucamo labo pusi, ja, labo brīvo locekļu stabiņš, viņš vēl arī tiek saukt. Nu, ja te mēs runājam par 4 vienādojumu sistēmu, tad, protams, arī tie brīvie locekļi ir 4. Nu, ir pieņemts tā, ka pirmajā vienādojumā tas brīvais loceklis ir spēks pirmajā punktā. Nu, pirmais punkts ir kreisais gals, ja mēs skatāmies, tā, ja sīk tiek zīmēt horizontāli, ja? Tad kreisā gala, galīgā elementa gala punkts tiek apzīmēts ar indeksu K, un ja tur ir pielikts spēks, tad tas veido to brīvo locekli. Nu, vēl, lai īsinātu pierakstu, tad ir arī šeit dalījums ar stingumu EI. Nu, ja tajā pašā punktā, kā ir arī moments, tā varētu būt, tad tas veido nākošo otra vienādojumu brīvo locekli MK. Ja? Nu, un labais gals ir pa vienu numuru lielāks. Ja? Tātad šeit ir 1, nākamais ir 2, vai apakstam vidējo elementu, tad ir 2 un 3. Nu, tas ir acīm redzam, tad vienmēr te būs pa vienu numuru lielāks, tad tas ir K plus 1. Ja? Nu, arī spēks un moments. Nu, šāda te kārtība jāievēro, lai būtu vienotība. Nu, tad šo te pašu vienādojumu sistēmu, nu, ja mums būtu vienam elementam, vienam galīgam elementam, ja, šo te vienādojumu sistēmu tādā pierastā kanoniskā formā, ja, kā tas ir matemātikā tiek rakstīti mācību grāmatās, ja, tur 5x, 3y ir vienāds ar 10. Ja. Nu, tad šeit tie x un y nezināmie. Mums ir u, tie ir pārvietojumi, lineārie vai leņķiskie pārvietojumi, mezglu punktos. Mezglu punkti apzīmēt ar indeksiem k vai k plus 1. Nu, tad vienam elementam šī te vienādojuma sistēma izskatās šādi. Ja.
izvērstā kanoniskā formā uzrakstīta. Kompaktā matricas formā to var pierakstīt šādi. Tātad tā ir stinguma matrica K, šī matrica 4x4, U ir nezināmo lielumu stabiņš, tie ir pārvietojumi un pagrieziena leņķi vienā galā un otrā galā. Un brīvo locekļu stabiņš, tad, ja kreisajā punktā ir spēks, tad un moments, tad tie ir šie te divi, ja labajā, tad šie. Par cik iegūstot šīs te matemātiskās izteiksmes koordinātu sistēma tika pieņemta galīgā elementa viduspunktā, ja, un pozitīvais virziens koordinātu sistēmai vertikālā virzienā bija uz augšu, tad pieliktais spēks, ja ir vērsts uz augšu, ir plus, ja ir vērsts uz leju, būs mīnus, ja, par spēku. Par momentu šeit var pieņemt to pašu teorētiskās mehānikas likumu, papulksteni mīnus, pretpulksteni plus momentu. Ja. Nu, un tad tālāk uzdevums ir sastādīt visai sijai vienādojumu sistēmu, kas tiek stādīta no atsevišķām stinguma matricām vai atsevišķiem šiem te tipiskiem blokiem. Ja? Nu, te mums ir parādīt tas loģiskais sākums, pirmais galīgais elements, kuram ir punkts 1 un 2, otrais galīgais elements, kuram ir punkts 2 un 3, un tālāk aiziet, un tā tālāk. Ja? Tad pirmais elements, tā pirmā elementa matrica, ja ir parādīta pašā augšējā stūrī, un otrā elementa matrica, otram elementam pieder punkts 2 un 3, tad tā otrā elementa matrica ir jānovieto pa divām rūtiņām pa labi un pa divām uz leju. Ja? Nu, kāpēc? Es domāju, ka ir redzams. Ja? Tāpēc, kad otram elementam ir punkts 2 un 3. Un šeit ir vienādojumi arī pierakstīts, kā te vienādojumi iegūt. Pirmais vienādojums tika iegūts atvasināt potenciālo enerģiju pēc U1, pēc pārvietojuma pirmajā punktā. Un tas pats otrais vienādojums ir iegūts atvasinot pēc leņķiskā pārvietojuma pirmajā punktā. Nu, un tā tālāk. Tātad otrajā punktā jau satiekās divi elementi, pirmais un otrais. Nu, tāpēc viņi arī pārklājās, nu, un tur, kur pārklājās, tur jāsummē kopā. Šeit sanāk 2A, tāpēc, ka ir jāsummē tātad šis te A un šis. Nu, tās divas rūtiņas, ja tur būs 2A, bet blakām ir mīnus B, un šeit ir plus B, liekot virsū otru, it kā liekot virsū otru tādu matricu. Tāpēc šeit ir 0. Ja? Un šis te ir summa no 2C plus 2C kopā ir 4C. Nu, brīvie locekļi, tātad, tā kā jau runājam, tad pirmā rindiņā ir spēks P, ja viņš tur ir pielikts un moments M. Te ar indeksiem pie spēkiem un momentiem ir jāsaprot spēki un momenti
mezglu punktos. Ja? Tad, teiksim, P3 ir spēks punktā 3 un moments punktā 3. Un, ja vairāk ir vēl elementu, nu, tad atkal jāturpina tālāk tāpat pa diagonāli. Un nekas sarežģītāks jau nenotiek, jo mūsu sākotnēji pieņēmām šādu te numerāciju elementiem un punktiem, tad viss kopīgā vienādojuma sistēma, acīm redzot, sastāvēs no 3 tipiskiem blokiem, ja? No 3 tām stinguma matricām. Šeit vēl zīmējumā pie sijas, dotā uzdevumi, ir parādīti arī visi nezināmie lielumi, tie pārvietojumi. Ja? Nezināmie lielumi ir pārvietojumi mezglu punktos. Pārvietojums viens lineārais un otrs ir leņķiskais, kas ir lineārā atvasinājums, tātad ar prīmu. Pirmajā punktā vertikālais pārvietojums. Mēs zinām, ka ir 0, tas jau mums ir zināms, bet leņķiskais pārvietojums, protams, nav zināms. Ja? Otrajā punktā te būs kaut kāds lineārais leņķiskais pārvietojums, trešajā arī lineārais leņķiskais, ceturtajā atkal lineārais zināms, tas ir 0, bet leņķiskais kaut kāds būs, kas nav zināms. Tad kopā nezināmie it kā ir 2, 4, 6, 8, bet no šiem 8 2 jau ir zināmi no uzdevuma, tā saucamiem sākuma robežu noteikumiem. Ja? Atliek nezināmie 6, bet tā kā tā vienādojuma sistēma mums jāsastāda ir no visu 3 elementu tām stinguma matricām. Šeit tas ir parādīts tā jau visa uzdevuma vienādojuma sistēma, ja, kā viņa tiek sastādīta. Te ir pirmam elementam stinguma matrica ar sarkanu apvilku, otram elementam ar zilu un trešam elementam ar zaļu. Visas tās matricas ir vienādas, bet viņas jāliek, stādot, viņas jāliek ir pa diagonāli uz leju. Ja? Un tas, ka mēs zinām, ka balstos pārvietojumi ir 0, tas tad šeit ir jāparāda. Mēs zinām šajā vienādojuma sistēmā, ka pirmais nezināmais U1 ir 0. Ja? Tātad tas nozīmē, ka šis te stabiņš pazūd, mums viņš nav vairs vajadzīgs. Un tā kā te bija atvasinājums pēc U1, tad arī tas vienādojums jāmet prom, nav viņš mums vajadzīgs, jo ir jau zinām atbildi, tad U1 ir 0. Tālāk viss pārējie paliek, U1 prim, 2 prim un tā tālāk. Vēl zināms, ka U4 0. Tātad atbilstoši arī stabiņš ar U4 ir jāizmet ārā, jāizsvītroja, un rindiņa, kas ir atvasinājums pēc šī te U4, arī ir jāizsvītro, jāmet ārā. Tajās vietās, kur nekā nav, tur ir dabīgi, ka 0. Ja? 0. Tad jau var ir sastādīta kopīgā vienādojuma sistēma un var uzrakstīt šo te vienādojumu sistēmu.
Nu, tad te ir tekstā uzrakstīts tas apmēram, kas jādara, lai sastādītu šo te vienādojumu sistēmu. Ja? Te vēl pa labo pusi. Labā pusē ir brīvie locekļi. Mūsu uzdevumā tie bija 2 momenti un spēks. Ja? Tie ir brīvie locekļi. Tad te moments ir pielikts punktā 2. Nu, tātad tajā rindiņā, kur ir atvasinājums pēc U2 prim, ir jāieraksta šis te moments, ja, dalīts ar EI. Ja te ir pretēji pulksteņu virzienam, tad ir plus, ja, MI, un otrs moments ir papulksteni mīnus. Spēks P ir vērsts uz leju, tāpēc mīnus. Pielikts viņš ir punktā 3, nu, tāpēc tajā vienādojumā, kurš ir iegūts atvasinot pēc U3. Nu, tad šāda te vienādojuma sistēma, tad, ja sastādam, tad, nu, parastā formā, ja viņu pārakstam, tad iegūsim šādu te 6 vienādojumu sistēmu. Ja, tā ir pārakstīta šī te vienādojuma sistēma, nu, tādā ierastā formā, kā to saka, kanoniskā formā, kā matemātikas kursā, matemātikas grāmatā. Ja. Un tā ir jāatrisina, lai iegūtu nezināmos. Nu, nezināmie tad mums ir palikuši U1 prim, U2, U2 prim, U3, U3 prim un U4 prim. 6 nezināmie, 6 vienādojumi. Ja? Nu, labajā pusē, tur, kur nav pielikts ne spēks, ne moments, kādā punktā, ja nav pielikt, nu, tad labā puse ir 0. Visas labā pusē 0 nevar būt 0, jo tādā gadījumā jau nav slodzes. Tātad tā vienādojuma sistēma nevar būt homogēna. Homogēna vienādojuma sistēma ir tad, ja visas labās puses, ja visi brīvie locekļi ir 0. Nu, ja 0 būtu, tas ir tikai tādā gadījumā, ka nav ārējā slodze, nu, tad jau nav arī iemesli tai sijai lūst, ja viņi nav noslogoti. Ja? Tad nav normāls uzdevums. Tā, un šeit ir pārakstīts burtiski tā iepriekš šī te izteiksme saglabājot ABC. Nu, te vēl ir, ja, CBA, tur, kur viņi ir tie koeficienti ar saviem, ar zīmēm un priekšā divnieks, kaut kur četrnieks. Tad, lai risinātu šo te vienādojumu sistēmu, mums ir nepieciešams skaitliskās vērtības. Ja? Tā kā A bija 12 dalīts ar L kubā, mums L bija 3 metri, tad šeit ir izskaitļots, ja tas A 12 dalīts ar 3 kubā ir 0,44, B savukārt un C, ja, ir skaitļi. Nu, arī ārējās slodzes, protams, kad ir skaitļi jāatcerās, kādas te ir mērvienības. Ko tad darīt ar stingumu EI? E ir elastības modulis, materiāla elastības modulis, bet I ir inerces moments šķērpgriezuma laukumam.
bet tā kā mums tas numurs nav zināms, jo mēs šeit jau risinām atsevišķu uzdevumu. Tā pirmā daļa, kur izrēķināja numuru ar iepriekš pazīstamām metodēm, jā, līdzsvaru vienādojumiem, to jau mēs izmantosim tikai pārbaudēm. Tātad, ja risina galīgo elementu metodu, tad mums jau uzdevums ir atrast to I. Jā, vēl viņš nav zināms. Nu, un tāpēc to stingumu, visu stingumu kopā EI pieņem par vieninieku. Nu, lai viņš neizmainītu praktiski neko, ja? Šajā te vienādojuma sistēmā. Nu, tad te ir pārrakstītā vienādojuma sistēma, jau liekot skaitļus iekšā, ja? Šo te C, ABC koeficientu un MP vietā ir salikti skaitļi. Nu, tā jau ir tādā formā vienādojuma sistēma, ka viņi var sākt risināt. Ja 6 vienādojumi, nezināmie ir U, arī 6, un kaut kādi koeficienti. Nu, tie koeficienti, kas izrēķināt, ja te, teiksim, 2C, pirmais 2C, tad C bija 0,66, tātad pirmais koeficients 2C, tad 0,66 reiz 2. Ja? Nu, un tā tālāk. Es domāju, ka tas te ir redzams un skaidrs. Vienādojuma sistēmas atrisināšanai dažādas iespējas un metodes. Nu, par cik kursā ir tā matkad, tad arī šeit šī vienādojuma sistēma ir rēķināt, izmantojot matkadu. Arī šajā matkadā ir dažādas iespējas rēķināt. Šeit izmantota ir tā saucamā give and find struktūra. Ja? Nu, tas liekas viena no vienkāršākajām. Nu, lai to risinātu, tad ir jāievada nezināmie, nu, izmantojot apzīmējumus, nu, vai no X, Y, Z, te mums pietrūks. Ja? Tad nezināmie jau mums ir U1 prim, teiksim, U2. Nu, šeit tas U1 prim ir vienkāršības labāk, lai vieglāk ievadīt būtu, ja? Tas prim ir kā indeks 1, U1, jo to U1 primu vadīt iekšā būtu sarežģītāk. Tātad te ir nedaudz nomainīti šie te apzīmējumi, un nu, U1 prim ir U1, U2 ir tāpat U2, 2 prim ir U2, U3 ir U3, nevis kā indeks, bet vienkārši trīnieks aiz, ja, lai vieglāk vadīt. U3 prim ir 3, 4, U4 prim ir U4. Nu, risinot ar matkadu ir pēc šīs te give and find struktūras ir vispirms jāpiešķir mainīgiem, nu tie nezināmie mainīgie 6 gabali, jāpiešķir vērtības. Un ja vienādojuma sistēma ir algebriska, lineāra vienādojuma sistēma, tad pilnīgi vienalga, kādas vērtības piešķirt. Ja? Nu, tālāk mums tur ir konkrēti risinot, ir vienkāršības labāk piešķirt vieninieku. Nu, te, lai nekļūdītos, tad galvenie punkti būtu, kad jāievēro tie matkad noteikumi. Ja ievada decimālu daļu
ciparu ar komatu. Ja? Piemēram, šo te pašu pirmo 1,32. Tad nevar rādīt 1 komats, bet jāvada 1,32. Kad decimāla daļas vietā ir jālieto punkts. Tas ir jāatcerās. Vadot ciparus iekšā. Ja? Tad, un vēl tāds moments, kad tiek izmantots 3 dažāda veida vienādības zīmes. Te ir šīs te vienādības zīmes, tāda punkts un svītriņas. Tas ir tā saucamais piešķiršanas operators, kas piešķir mainīgam vērtību. Ar šādu te operatoru vai vienādības zīmi arī ir jāpiešķir šiem te nezināmajiem sākotnējās vērtības. Piemēram, 1, ja? Bet variet tur likt jebkuru citu vērtību arī. Tad, pēc tam, kad būs jāievada pati vienādojuma sistēma, šī te jau arī jāvada iekšā, tad šeit vienādības zīmes vietā ir jāliek tā saucamā treknā vienādības zīme, kuru izmanto tikai šajā te give and find struktūrā. Tas ir tajā brīdī, ka jūs uzrakstiet, teiksim, vienādojumu tur, un tagad jāraksta šī te vienādības zīme, tad tā ir jāpaņem šī te treknā. Tur ir speciāli obligāti tā, nekāda cita, ja? Un parastā vienādības zīme tā ir kā, pieprasa rezultātu. Ja vienāds, ja tur liekiet vienāds, tad jau tas nozīmē, kā komandu programmai, kāds tad ir rezultāts. Ja? Te ir parādīta lapa no matkad. Tātad jums šī te matkad programmiņa ir jāizmanto. Ko viņa, ar ko jāsāk? Tātad jāsāk ir ar mainīgo, jeb nezināmo lielumu apzīmējumiem, un viņiem ir jāpiešķir tās sākotnējās vērtības. Ja? Tātad te pēc kārtas, vai tur rindiņā vai stabiņā, vienalga, jāpiešķir ir sākotnējās vērtības. Tātad te ir piešķirt vieninieki, un vienādības zīme ir šī te ar punktiņu un svītriņām, ja? Tā piešķiršanas vienādības zīme. Tos visus 6 savada iekšā. Pēc tam jāievada ir vienādojuma sistēma. Tas būtu pirmā darbība, pirmais punkts, kas šeit jāiedara. Ja? Otrā darbība ir vienādojuma sistēmas ievadīšana, izmantojot to given. Given uzraksta no klaviatūras, vienkārši uzraksta, un pēc tam raksta vienādojumus. Kā jau bija aizrādīts, tad komatu vietā jāizmanto punkts un treknā vienādības zīme, kuru dabū ir tāda platforma Boolean, ja, no kuras var izvēlēties. Plus, mīnus, viss simbols var izvēlēties, ievadīt vai no tastatūras, no klaviatūras, vai arī no kalkulātora, kuru var iegūt šeit matkadā. Vai viņi ir jau parādās, vai no view, no toolbāra. Tad šeit ir jāpārraksta tā šī te vienādojuma sistēma, burtiski jāpārraksta ir šajā pēc tā
given ievadīšanas. Ja? 6 vienādojumi jāieraksta. Tad tas vienādojuma sistēma tādā veidā būs ievadīta. Ja? Šī te visu vienādojuma sistēma. Tad, kad tas ir izdarīts pareizi, ja? Tad var atrisināt atrisinājumu, iegūst ar izmantojot find. Find to atkal uzdrukā ar burtiem vienkārši uzrakst. Un šeit uzreiz bez kaut kādas atstarpes iekavās, atver parastās iekavas un jāraksta tie paši nezināmie, ja, kuriem bija te sākotnēji piešķirtas tās sākotnējās vērtības tādā pat kārtībā, tikai atdalot ar komatu. Šeit jau ar komatu. Tātad pirmais nezināmais U11, tālāk U2, U21, atkal viss atdala ar komatu, noslēdz iekavas, un šeit jau ievada parasto vienādības zīmi, ja, šo te parasto vienādības zīmi, lai iegūtu rezultātu. Ja. Tad jau jūs uzrakstam šādu te rindiņu, nospiežam šo vienādības zīmi, tad programma izrēķina nezināmos un parāda šo te nezināmo skaitliskās vērtības kā stabiņu, matricu stabiņu, atrisinājumu stabiņu, jā, ar saviem zīmēm un vērtībām. Tad ir iegūts, ir atrisinājums te vienādojums sistēmai šai te vai galu galā šai te vienādojuma sistēmai, ja, kuru dabūjam no galīgo elementu metodes. Un varam darboties tālāk. Tad nedaudz apdomājot, kas tad īsti ir iegūts, ja. Varbūt, ka ir jautājumi, pārāk lielu monologu viens pats runāja. Bet, kā jau teicu, jūs variet droši man pārtraukt ar jautājumu jebkurā brīdī. Te ir iegūti rezultāti un arī parādīts tas pats zīmējums ar nezināmiem. Tagad jau šie te nezināmie visi ir zināmi. Jūs varētu lūdzu atkārtot, kā sastādīt matricu? Tā vēlreiz lūdzu, ko atkārtot? Kā sastādīt matricu? Kā sastādīt matricu? Tā būtu šī? Jā. Šī te matrica, ja? Jā. Tātad šī te matrica tiek sastādīta no tipiskiem blokiem. Ja? Tipiskais bloks ir šāds. Visiem elementiem tie tipiskie bloki ir vienādi. Ja? Un tad to matricu, tepat jau ir arī blakus uzzīmēt tā mūsu sadalījums. Ja? Te ir sija, tātad šis te zīmējumiņš, lai nebūtu tur jālēkā, ja? Ir faktiski mūsu uzdevums ir sija. Ja? Sija ir sadalīta 3 galīgos elementos, jo tie posmu garumi ir vienādi, un elementu garums ir 3 metri. Tātad mēs sadalām pirmais galīgais elements, otrais galīgais, trešais. Un viņu mezgla punkti 1, 2, 3, 4. Tātad šī te schēma, šie te cipari, ja, ir mūsu uzdevuma,
struktūru, kā nu mēs viņus esam sanumurējuši, ar kuru palīdzību ir jāstāda tā kopīgā matrica. Nu, kopīgā matrica, tad šai te schēmai, nu, jāsāk likt ar pirmo elementu. Pirmais elements, nu, paņemam pirmo to mūsu tipisko bloku. Ja? Otro elementu paņemam un liekam viņu virsū šajā vietā. Nu, kāpēc šajā vietā? Tāpēc, kad ja te pēc kārtas sanumurējam, nu, U1, 1 prim, 2, 2 prim, tie nezināmie, 3, 3 prim, tad otram elementam pieder punktiņš 2 un 3, tātad 2 un 3 ir šajās 4 rūtiņās un šajās 4. Tad tāpēc šis te nākošā elementa stinguma matrica vai bloks ir jāliek pa 2 rūtiņām pa labi un pa 2 uz leju. Šeit tā, nu, viņš ir tā kā zaļā krāsa otram elementam. Tur, kur pārklājās abi 2, tur ir jāsummē tie koeficienti, kas ir attiecīgās rūtiņās. Un nākošais būs tieši tāpat atkal tepat diagonāli, nu, pa labi uz leju. Nekāda cita varianta nevar būt, ja šādi pēc kārtas mēs turpinām. Nu, arī ja vairāk būtu elementi, 4 un 5 un 6, ja, tad viss tas turpinātos pa diagonāli uz leju. Nu, tādā veidā tiek sastādīta tā kopīgā matrica. Un pat cik mūsu gadījumā ir 3 elementi, tad tā kopīgā matrica ir no 3 atsevišķām mazajām matricām, mazajiem tipiskiem blokiem. Te ir pirmais elements, nu te ir ar sarkanu, šitas ir ar sarkanu apvilku. Otrs elementiņš ir zilā, otrs galīgais elements ir zilā krāsā, tad viņam atbilstošā tā matrica arī ir zilā krāsā te parāda. Un pēdējais ir zaļais, tad šis te zaļais. 4x4 bloks. Un visi 3 viņi ir vienādi. Ja? Tur, kur nepārklājās, tur tie koeficienti paliek te melnā krāsā. Ja? Tur, kur pārklājās, tur ir jāsummē. Un tur, kur viņi nemaz neaizsniedz, ja? Malās, te visur ir nulles. Tur nekā nav. Ja? Nu, tādā veidā tā sastādīšana notiek. Un brīvie locekļi ir spēki vai momenti, kas ir pielikti mezglu punktos, bet viņi ir jāieraksta attiecīgā, nu, pareizā rindiņā. Ja? Ja, un, teiksim, spēks tur bija pielikts punktā 3, ja? Šajā punktā 3 bija pielikts spēks. Nu, tad tas ir tajā rindiņā, kur ir iegūta atvasinot pēc U3. Ja tajā pat punktā būtu arī moments pielikt, tad šīs te nulles vietā būtu moments. Bet moments ir pielikts tālāk, 4. punktā. Tāpēc viņš ir šeit, kur vienādojums ir iegūts atvasinot pēc 4. punkta pagrieziena leņķa. Ja, tas ir U4 prim. Šajā te rindiņā, kā brīvais loceklis, ir moments, kas pielikts ir 4. punktā. Nu, kādi jautājumi vai atbildēji? Saprotam. Jā, paldies. Labi. Nu, un pēc tam tad šī te vienādojuma sistēma ar matu kad jāatrisina. Ja? Tas galvenais rezultāts ir šie te 6 skaitļi,
kurus tagad jau zinām. Ja? Līdz šim bija nezinām, tagad mums viņi zinām. Nu, un kas tie nezināmie? Tie ir parādīt zīmējumi. Ja? Tātad pārvietojumi ir U2 un U3, ja? Vertikālā virzienā pārvietojumi nemaz vairāk nav. U2 ir šis te nogrieznīts, U3 ir šīs. Tātad U2 mums ir mīnus 171, nu kaut kādas vienības, ja tie, protams, nav centimetri, ne metri, ja. Mīnus tāpēc, ka uz leju, ja, jo mums koordināta pozitīvā bija uz augšu. Un U3 ir mīnus 190. Nu, loģiski arī sanāk, ka šeit U3 ir lielāks, jo šeit ir pielikts spēks. Ja? Te vajadzētu būt lielākam pārvietojumam, lielākai izliecei uz leju. Pagrieziena leņķi arī var būt ar plus mīnus zīmēm, nu, vai tas leņķis ir teiksim, no vertikālas pa labi, pa pulksteni vai pret pulksteni. Nu, ja skaidrs, ka ja jau te izliec ir uz leju, kad šeit gala punktos balstos tie pagriezieni ir, nu, tā kā te attēlot, ja, te ir pretpulksteni, te ir papulksteni šķēlums pagriezies, ja. Šeit ir pretpulksteni, tātad pretējām zīmēm jābūt U1 un U4 prim. U1 ir mīnus, U4 prim ir plus, ja, vispārēji. U2 prim ir kaut kas līdzīgs U1, tikai mazāka vērtība. U2 ir zīme tāpat, jā, bet kaut kur divreiz mazāk. Ja. Nu, U3 kaut kur tuvu pie nulles. U3 tad ir vismazākais. Nu, tādā veidā jau var te pāanalizēt, paspriest par to rezultātu pareizību. Ja. Un te jau ir saprotams, nu, tīri mehāniski, kas ir kas. Kas ir šie te U. Nu, tad atkal atceroties to galīgo elementu metodas teoriju, ka, ja mēs zinām pārvietojumus, tagad jau zinām pārvietojumus galīgā elementa mezgla punktos, nu, vienam, teiksim, elementam abos galos mums pārvietojumi ir zinām, visi 4 lielumi. Nu, teiksim, vidējam elementam U2, U2 prim, U3, U3 prim ir zinām. Ja? Tad var aprēķināt šķērsspēku un lietas momentu, zinot šos te 4 lielumus. Ja? Ir formula, un šeit tas formulas ir parādīts, te ir 2, tāpēc, kad kreisajā galā aprēķina vienu vērtību MK un labajā galā MK plus 1 vērtību. Un te ir formula, kurā ir tie 4 nezināmie, nu, atkal ar dažādiem koeficientiem, dažādām zīmēm. Tādas 2 formulas. Nu, tagad pacietīgi ar šo te formulu palīdzību var izrēķināt lietas momentu vērtības elementiem, nu, pēc kārtas. Tātad pirmam galīgam elementam kreisajā galā tur ir punkts 1. Nu, tad tas ir M iekavās 1, tad K vietā būtu šis te vieninieks. Ņemam šo te formulu un rakstam iekšā mūsu konkrētos lielumus. UK ir U1, bet atceramies, kad U1 ir pārvietojums pirmajā punktā,
tur mums ir balsts, un tas pārvietojums ir 0. Ja? Nu, E2 joprojām ir 1. Tālāk formulā ir -4 dalīts ar L, UK prim. Te ir rakstam -4 dalīts ar L, un UK prim ir U1 prim, jo K ir 1. Un tā turpin tālāk. 6 dalīts ar L kvadrātā, U2, jo UK plus 1 ir 2, un pēdējais 2 prim. Tagad šie te U ir rezultāti iegūtie, nu te viņi pārrakstīt, lai nav jālēkā atkal. Un tad var likt jau iekšā U1 prim, piemēram, ja, U1 prim ir -66. Nu, tad te ir jāliek -66, te jau priekšā bija zīme mīnus, tad, protams, sareizināt kopā būs plus. Ja. Nu, te ar matemātiku jānodarbojās uzmanīgi. Un tad te ievietot ar nākošo un pēdējo, visi 3 skaitļus saliekam iekšā. Te parādīt arī starp rezultātus, cik te katrs ir atsevišķi, un gala rezultātā dabojam gandrīz 0, ja, 0,006. Jo faktiski, ja mēs te reiķinām lietas momentu pirmajā punktā, tas jau ir lietas moments šajā punktā. Uzdevums mums bija vai dienu tālu. Uzdevums šis te jau bez rēķināšanas varēja paredzēt, kad moments šajā punktā ir 0. Nu, to te pārliecināmies arī ar formulu un aprēķinu palīdzību, kad mūsu iegūtie rezultāti, izskaitļojot, arī praktiski dod 0. Ja? Nu, tas būtu tā kā pārbauda. Nu, tad nākošais ir šī te paša pirmā galīgā elementa, labajā galā ir punkts 2, ja? Metlu punkts 2. Nu, tad ir jāņem šī te otra formula, un šajā formulā tad jāatkārto visi, jāievieto visi lielumi. Ja? Atkal jāizskaitļo. Nu, te pacietīgi sākumā ieliekam U, neaizmirstot atkal, ka pirmais ir 0, pēc tam ievieto rezultātus, izskaitļojam un dabojam ciparu 18,18. Tie jau būs kilonewtoni uz metru. Ja? Un tā viss pēc kārtas. Otram elementam kreisajā galā, tas ir tajā pašā punktā 2, bet jau no otram elementam rēķinot. Ja? Tur saliekot skaitļus, dabojam rezultātu 14,8. Nu, tur ir tā atšķirība. Pēc tam, pēc šiem te punktiem var zīmēt jau epīri. Ja? Otrā galīgā elementa labajā galā, tas bija tas punkts, kurā bija maksimālais moments epīrā. Nu, tur sareiķinot arī tiešām šis te punkts ir maksimālais. Tagad trešam elementam kreisajā galā tie punkti sakrīt ar otrā elementa labo galu. Ja? Bet formula būs cita. Nu, atkal pārbaudas nolūkā saliek tur viss skaidrs un izrēķinām. Nu, kaut kas līdzīgs ir, bet neliela atšķirība ir. Jo galīgo elementu metode ir aptuvena metode. Tā nav precīza metode. Tātad te ir redzams tas, ko mēs saprotam ar aptuvenu metodi. Te ir tā kļūda, kur atšķirības starp punktiem,
Bet par atšķirību no precīzā risinājuma, bišķiņ vēlāk. Bet, pārāk liela jau tā atšķirība nav. Un trešā elementa labajā galā, ja saliek visus skaitļus un izrēķina, tad dabojam mīnus 8,08. Un uzzīmējot lietas momentu epīru, izmantojot šos te punktus, dabūsim, te vēl pa šķērspēku, bet ja uzzīmējam epīru no tiem iegūtiem rezultātiem pēc galīgā elementa metodas, ja, tad dabūjam šādu te epīru. Te bija 0, nulles vietā 0,06, te bija 18, te bija 14,08, te bija 3,5 un 3,3 no pēdējā galīgā elementa, te bija tā kļūda, tā atšķirība, ja? Te mīnus 8,08. Precīzā epīra ir šeit. Tāpēc ir tā pirmā daļa, kur jūs dabojat precīzo rezultātu. Ja? Un šeit tad var pārbaudīt, cik pareizi, cik tuvu tam precīzam ir mūsu galīgā elementa metodas rezultāti. Ko te var redzēt? Kā jau teicu, tad te nulles vietā 0,06, te ir 18,67, 18,85. Pilnīgi pieļaujam 14,67, arī 14,3, 3,34, 33,34. Tuvu ir, bet te ir, te kļūdiņa ir. Te ir 8, te ir 8,08. Ja? Bet par to nevarētu daudz bēdāties, jo te ir faktiski tā metoda atrisināt ar roku, ja? Izmantojam to matkad, bet reāli jau uzdevums rēķina ar gatavu programmu, kurā galīgo elementu skaitu palielināt nav nekāda problēma. Ja? Tad, ja es domāju, ja te mēs galīgo elementu skaitu palielināt, kaut vai tur 10 paņemt, 20 elementus vai 100 elementus, vienalga, tā viņi izrēķināt programmu uzdevumu momentā, tad jau šeit tā precizitāte būtu pilnīgi apmierinoša un stipri tuvu pareizai vērtībai. Ja? Un par šķērspēku līdzīgi. Ja? Šķērspēkam gan ir viena formula, momentam bija momentu vērtība kreisajā un labajā galā atšķirās, tāpēc arī formulas ir divas atšķirīgas, bet šķērspēkam ir tikai viena vērtība visā galīgā elementu garumā. Ja? Un šo te vērtību izrēķina ar šādu te vienu formulu. Tāpēc šķērspēkam tas rēķins ir divreiz īsāk. Un pirmam elementam formula ir šāda. Ierakstot mūsu apzīmējumus, atkal ieliekot skaitļus, neaizmirstot, tur, kur nulle, tur ir nulle jāieliek. Dabojam, ka pirmam galīgam elementam ir 6,28. Otram elementam formula tā pati, bet skaitļi jau citi, bet rezultātu arī dabū to pašu. Tas tikai liecina, ka viss kārtībā, viss ir pareizi. Un trešajam ir formula, protams, tā pati, skaitļi citi, rezultāts ir arī cits,
un salīdzinot, tad precīzais rezultāts 6,23, galīgo elementu metodu 6,28. Nu, pilnīgi apmierina rezultāts. Mīnus 13,77, 13,92 arī viss kārtībā. Tā kļūda ir minimāla pat pie šāda te mazu elementu skaita. Nu, tad ar šo te būtu tas piemērs pabeigts un atrisināts. Nu, un tas pats jums jādara tagad. Ja? Nu, tad es atpūtīšos un klausos jautājumus, kādi jums ir jautājumi par šo te tēmu šajā te sakarā. Nav nekādu jautājumu. Tad zīmēsim dalībniekus. Nu, domājiet, kādus jautājumus. Var jau arī par citiem mājas darbiem, kā parasti. Tā.